2015. gads, 12. novembris. Man te priekšē Macintosh, Mac Pro 2008. gada. Un es viņā taisos ielikt īdes disku. Man redziet te. Oi, lampiņa. Redziet īdes disku. Īdes disks, bija nopatējis. Tā, kas tur ir? Western Digital. Western Digital VD 5000 AAAKB. Es viņu pirku 2008. gadā, man tā rādās. Jā, 12. augusts. Viņam ir, principā, reāli 7 gadi. Bet viņš man strāvēja lielākā daļa ārējā diskā. Un ārējā diskā stāvēja. Jo es viņu nopirku, man kāds iekšā pēdējais 5 GB disks uz IDE pata interfejs, vienīgais. Tā. Tas vienkārši tā labi. Tā taisam. Jā. Te ir augšā. Viss, taisam jā. Vai ne tad priekšā būs. Ok. Var redzēt, kā viņš tur izstās. Noputējis. Kur redzēt, kāds viņš noputējis ir. Un tās lukturīgs 7 vēl. Es vismaz tādu redzēt. Tāds viņš noputējis. Un tā. Viņi iekšā tajā augšie stūrī liekās. Ok. Tā. Ok, un tā. Un viņš vienkārši ļaujās ārā ļoti vienkārši. Tā. Labi, labi, puteklis. Labi, izrasim ārā. Noputējis viss kārtīgi, redzēt noputējis. Mēs izskatām pusē. Redziet, var redzēt, kā skrūvīts rezervē līdz, 4 skrūvīts nāk rezervē. Idevēs rezervē nāk, tas ļoti tālredzīgi, tas baigi patīk. Šitā ir ļoti maršība, nāk līdzās skrūvīts, tas baigi krūti. Tā, redziet, es ieliku iekšā. Tā. Redziet, šitā. Labi ir. Būs parekti. Mēģināšu šito to primārē pielikt. Cerams, ka vāt garant būs pieņemams. Un, zini, līdz nogiem. Neiet visu. Neiet. Nevar uzlikt. Būs jāņem, nevar uzlikt. Nesanāk. Labi, būs tā kā no sākuma bija paredzējis. Bišķi lielāk caurumā. Tā. Redziet tā. Redziet, ielikšu papīri iekšā. Ieliksim papīrīt iekšā, kartonī. Tā, mēs avīzi, mēs pat avīzi pārlocam. Mēs teikot, ka roka festivāls. Tāda kārtīgi latvisku avīzi. Komunisti pēdējie, bet vienalga latvisku avīzi. Mēs liekam šitā uz pusē. Šitā. Un šitā. Es domāju, ka pietiks. Padaudz. Pietiks uz pusē. Ņemam uz pusēm paliekam. Viss. Šitā, ok.
paliekam, skamies. Zini, te. Nu, bišķiņš ir, bet, trietā, trīs nevar būt tas. Tā, būs labi. Te, lai nekrīt lejā, nevibrē un viss. Būs labi. Grīd man šausmīgi te. Te grīd netīra. Labi, pupmīsist. Te kaut ko tīrīt, te viss krīt nopatējis. Ok. Mēģinām to tikšā. Tagad mēs liekam šeit augšā. Te būs primārais disks. Sekundārais. Sekundārais. Tā. Te ir. Kur būs te ir? Vai, ka šitā. Tu mēs liekam augšā. Tu lejā. Un to liekam augšā. Okay. Tā, šitā forša. Tagad mēs te gaibās iekšā. Iet iekšā. Iet iekšā. Iegāja. Pastīsimies, viss pasākums strādā. Tā. Tas ir 5 GB disks. Viņš ir Windows sharing. Tas Windows kompresēt NTFS, kaut kas tam līdzīgs. Kaut kas iekšā, jā. Tur lasīšanas te vispār bija, mēmāki, 0,11 megabaiti. Es domāju, tas ir, ļoti ilgi domāju. Un tad viņš tā uzgāja augšā, jā. Bet mazos iekšā, rakstīšanas režīms tās pats. Lasīšanas, kur lasīšanas, zaļais, jā. Ir brīnumainā kārtā, varbūt pieņemsim uz 128 iekšā, uzgāja līdz 102 megabits. Man tik kārta disks tas redzējis. Un megabaiti, klāster megabaiti, jā. 81 megabaiti sekundē. Tas ir, jā, bet tas ir iekšā. Un tagad es otro daļu vienkārši parādīšu. Pagaid, kāpēc zungt nav? Reku šitā, viņš aiziet. Tas ir rakstās. Normāli. Bet viņam ir griezti kaut kādi. Zini, tas pats disks. Un viņam ir, tas tur kaut kādi 82. Šitas disks eksterfat, viņš tikai iet, kaut kā 46. Īstenībā, baigi jocīga sistēma te baigi jocīga. Bet viņš atkal maz klasters, maz ātri lasa. Bet viņš laikam, tas cik, kā pateikt, ja diskām ir maz klasteri, maziņi klasterīši, jā, tad viņš lasa mazos ātri, jā. Bet lielos failus lēni. Ja liels klasteri liekšā, tad mazos klasterīši lasa ļoti lēni. Vispār ļoti lēni, super lēni, jā. Lielos failus ļoti ātri. Un vispār jāizvēlās, ko glabās, piemēram, filmas labāk lieliem klasteriem, ja tur grib kaut kādas mazas failiņas, tad labāk uz maziem klasteriem. Piemēram, sistēmas faili maziem klasteriem taisīt. Tas bija, jā, īstenībā es gribēju disku mainīt, bet laikam būs labi, vienkārši jāizdomā, kādā formātā viņu noformatāt normāli, un tad es varēšu izmantot.